Mūsu sabiedrībā ir pieņemts redzēt divu tipu sievietes, kā viņas pašas sevi arī reklamē. Ir stiprās sievietes un ir vājās sievietes. Stiprajām sievietēm ļoti patīk uzņemties daudz visādas saistības, kas saistās gan ar naudas lietām, gan ar darbu, gan ar dažādiem amatiem. Viņas skāpja karjeras kāpsnēm. Nezinu, bet viņas arī pamanās vēl filpamātēm pa vidu. Ne visas, protams, un ne tik daudz bērniem, kā varbūt gribētos, bet tomēr. Otrs ir vājās sievietes, kas savukārt atkal ir tādas, varētu teikt, ka viņas sauc par mājassaimniecēm. Tas nenozīmē, ka viņas sēž mājās, bet viņas nepieņem nekādus strateģiskus lēmumus, kas attiecās uz ģimenes dzīvi. Tos parasti pieņem vīrietis. Tās ir tādas divas galības. Un katra sieviete, protams, mēs izveidojamies tādas, kādas mēs esam, un vairāk vai mazāk mēs arī saprotam. Mēs ar to lepojamies, jo nereti ir dzirdēts, kad sieviete stāsta, kā es viena pati visu, tajā pašā laikā vīrietis tiek noniecināts tas, kas ir blakus. Tā var dzīvot, protams, un var justies laimīgi, bet kaut kā ir pierādījies, ka sievietes ar to nejūtās laimīgas un apmierinātas. Tādēļ, nezinu, viņas arī grib kļūt par vājām sievietēm, jo kaut kā tā konkurence savstarpējā ir diezgan novērojama, kad vājās kaut kādā ziņā neieredz stiprās, un stiprās neieredz vājās, jo katrai no viņām ir savs trumps, ko viņas var izmantot gan noteiktās attiecībās ar vīriešiem, gan arī vispār. Šī tēma tiek ļoti daudz kur apspēta, gan presē, gan televīzija, vispār draudziņu vidū, un kas mani pārsteidz, kā būtu noteikts profesijas pārstāvi, kad dažādos sieviešu žurnālos pat tiek paziņots ar tādu lepnu, kad es esmu lesbiete. Tas ir tāds mājiens, kad ir normāli, ja sieviete nav vīrieti. Pat ir izdomāts, taču apaugļošanās mēģinē faktiski vīriešu klātbūtne vispār it kā vairs nav nepieciešama. Tas, ko es gribu pateikt, kad arī daudz vēsturē un daudz, kur arī mūsu paši Latvijas vidē ir tāda pazīstamas galības. Ja es izvēlos būt stiprā sieviete, tas nozīmē būt līdzīgai tā kā Amazonei, kas bija senajā Grieķijā, cilvēks sieviete. Un viņa, lai labāk varētu šaut ar loku, viņa sev nogriez vienu krūti. Ko tas nozīmē mūsdienu interpretācijā? Ja es izvēlos pildīt lietas, ko pilda vīrieši, uzņemties šīs saistības, atbildības, tad man ir skaidri jāapzinās, ka es noteikti zaudēšu daļu no savas sievišķības, jo krūts tomēr tā ir tā sievišķā pazīme, kas mūs katru atšķir no vīriešu dzimumu. Otra galība ir, kad es esmu tikai vīrietim kalps, varētu teikt, ka tā ir visa sen Latvija un daudzas filmas, kuras sievietes tagad ļoti skaistās kleitās un skaistās cepurēs, un mums visām ļoti patīk tas princešu tips. Viņas tomēr nekad nebija karjeristes. Viņas bija tikai tās, kas dzemdēja bērnus, kopa māju, gaidīja savus vīrus. Mums literatūras varoņi, vai pat ne varoņi, dzejnieki, Aspazīja Raini. Kamēr Aspazīja bija precējusies ar Raini, viņa nebija nekas, kā pazīstama literāra dzejniece. Tajā brīdī, kad viņa ar Raini pašķīrās, viņa kļuva atpazīstama. Viņa varēja nodot sevi šim radošajam talantam. Tās ir tādas divas galības. Vai es esmu ļoti kareivīga kā Amazona, vai es esmu atkal pilnīgi sevi neapliecinu un sēžu tikai mājās. Tad šis kurs, kas ir izveidots pēc pēdējās sieviešu nometnes Harmonija un saucās Sexy Lady, viņš vairāk ir stāsts par to, kā nekrist nevienā ne otrā galībā, bet salikt kopā šīs divas tik mūsdienām svarīgās, nozīmīgās jomas un lietas, kā stipro un vājo sievieti, un saprast, kur būt stiprai, kur būt vāji, un tādā veidā nonākot harmonijā ar sevi. Ghetto blues from the refugee camp. Maria, Maria, she remind me of a West Side Story, growing up in Spanish Harlem. She living a life just like a movie star. Kas ir laimīga sieviete? Laimīga sieviete ir tāda sieviete, kur dzīvo harmonijā. Harmonijā ar sevi, ar dabu un ar visumu. Harmonijā gan garīgi, gan fiziski. Un tieši arī tas, ko mēs piedāvājam Sexy Lady, ir noharmonizēt sevi. Gan garīgi, gan fiziski. Sexy Ladies ir dejas stils, kas nav striptīzes, tā nav erotika. Sexy Ladies, tas ir dejas novirziens, kas attīsta mūs gan fiziski, gan garīgi un arī emocionāli, lai mēs kustētos sievišķīgi, lai mēs patiktu paši sev un mēs patiktu pašas apkārtējiem. Sexy Ladies ir arī dejas novirziens.
kurā mēs mācamies nevis noslēpt to, kas mums nepatīk, bet tieši izcelt to, kas mums patīk. Jo, ja mēs domājam par to, kā noslēpt, mēs pievelkam tikai to, ko mēs gribam noslēpt, un neapzināti to izceļam. Tieši tāpēc mēs domājam par to, kas mums sevī patīk, ko mēs sevī mīlam, un arī apkārtējos cilvēkos, un tieši to mēs arī izceļam. Seksīgi, skaisti un sievišķīgi. Piemēram, par noslēpšanu. Jā. Tu ievelc vēderu, domājot par to, ka neviens neredzēs, kāds tev ir vēders. Tajā pašā brīdī visi cilvēki redz, ka kaut kas nav kārtībā, un uzreiz visi runā par to, kas ir, kāpēc tas cilvēks tās jocīgi, viņš nevar pēlpot, vai viņam ir slikti. Jā. Tad mēs pievēršam sev nevis pozitīvu uzmanību, bet negatīvu, ka mēs to negatīvo nesam sevī. Ar Sexy Ladies mēs atbrīvojam pozitīvo sevī, tas nāk kā starojums ārā, un cilvēki redz mūsos skaisto un patīkamo.